Mani sauc Jānis Zilvers, es esmu no Siguldas. Pirms 5 gadiem es atgriezos no Somijas, kur biju devies mācīties vīndarīšanu, un esmu izlēmis sākt jaunu nozari, ražot bezalkoholiskos burbuļu dzērienus svētkiem. Bērniem un cilvēkiem, kuri nelieto alkoholu. Es gribu būt tas, kurš beidzot ienesīs bērniem to veselīgo dzērienu, ko likt svētkos uz gadu, lai viņiem nav tas spilgti rozā dzēriens jādzer. Lai no mūsu pašu kvalitatīviem rabarberiem būs iespēja pagatavot šo dzērienu. Rabarberis izvēlējos, tāpēc, ka es gribu parādīt to, ka tāds vienkāršs augs mūsu dārzā, kurš praktiski katram ir, no viņa ir iespējams pagatavot kaut ko augstvērtīgu un garšīgu. Kā papildus produkts ar laiku tiks ieviests arī šampanietis, kurš tiks gatavots pēc tradicionālas metodas, alkoholiskais šampanietis. No mentora man ir pats pamata jautājums ir tas, kur tikt pie naudas, lai biznesu uzsākt. Tas ir man nomocījis visu mūžu. Jo idejas jau grozās, bet tas, manuprāt, pats galvenais biznesā ir pamatkapitāls un deksme. Vai tavi sviedri, ko tu ieliec tajā idejā. Ja tev nav tās deksmes, tad tas bizness nav dzīvotspējīgs principā.